cietās daļiņas. Klients uzstādīja atpakaļ DPF filtru, kurš maksāja 720 eiro Mercedesam. Ot, viņš šāda veida izskatās. Tas ir oriģinālais vai kāds pastāstīja klientam? Kas tas ir? Tas ir aftermarkets, bet, tuf. Vācija? Jā, atzīts Vācijā kā tuf, bet, tas ir aftermarkets, nezinu, cik nokalpos, bet pagaidām kalpo. Redzat. Kur viņš ražots bija? Vācijā? Vācijā. Un kur tu kādu veikala pasūtīji? No interneta? Jā, no interneta, jā. eBay's? Nē, no auto. Ir speciāla mājas lapā, kur tu iegāji iekšā pēc savu markas modeļa. District Auto. District Auto, redzi, tāds ir veikals, kad ir, un viņi it kā tur dod 3-4 gadi garantija, ja? Bet redzi, viņi iedos 4 gadus garantiju, tāpēc, ka tas ir Vācijas bāna, ne mūsu ceļi, kur ir kameras, video, un tur nevar normāli izskriet. Un skaties, kādi ir cietas daļiņas. Pa nuļiem. Mercedesi. Viņš iepriekš bija čipots, mēs sakārtojam viņam atpakaļ programmatūru un uzstādīts tagad DPFs un pilnībā oriģināla programma. Mēs noņemam čipu, viņam pilnībā visu noņemam. Protams, čipu varēja atstāt, bet vajag precīzo čipu atstāt. Bet mēs nolēmām to, kad atstājam visu oriģinālu un pamēram cietas daļiņas un patiešām ir pa nuļiem un skaties, viņam ir pat trūba ielikta iekšā, viņam mēras šitāda smukā klase Mercedes, krāsa, pat kāda krāsa viņam vispār ir? Plēve, Chameleon plēve. Chameleon plēns, ok. Tā kā arī tie saucami 750 eiro, 2000, kurā gadā mašina? 15, ne? Trīneks, dīzelītis ielika iekšā. Un redzēsim, cilvēks ir normāls, ja kaut kādas problēmas kādreiz būs mēnešis, 2, 3 vai 5, viņš mums obligāti paziņos un mēs uztaisīsim kopīgo video. Paskatīsieties, šodien mums ir kurš datums? 16. datums mums ir, 2026. gads un 3. mēnesis pavasaris, un ja būs kaut kādas problēmas nākotnē ar DPF filtru, mēs jums uztaisīsim video. Iemesls DPF filtra bojošanas bija tādēļ, kad viņš bija nepareizi sačipots. Un īpašnieks nopirka mašinu un pat vispār to nezināja. Viņam bija pārsteigums tad, kad atbrauca pie mums pirmo reizi. Mēs konstatējam to, kad viņam bija DPFs iekšā, bet viņš bija bojots, lielas cietas daļiņas, un viņš bija čipots un bija baigi pārsteigts. Un tur viņam aiztikti bija temperatūras sensori, ko vispār nedrīkstētu aiztikt, vai, piemēram, EGR arī nevajadzētu aiztikt. Priekš tā, tas DPF filtrs pārkarsies un izbeidzies. Un tagad klientam tas izmaksāja viņu izņemšanā, mainīšanā, testēšanā. Turbīnu vēl remontēja, izbeidzēja, jo pirmam filtrs beidzas, viņam liels pretspiediens bija un izbeidzas turbīna. Cik tavu aptuveni remonts tagad izgāja? Ņemot vērā, ka tava mašinai nav oriģinālais filtrs. Ar visu, ar turbīnu, izņemšanā, cik skvēr filtrus uzstādīšana? 2000 eiro. Un ņemot vērā, ka DPF filtrs neoriģinālis. Tu jau zini, cik DPF oriģinālis maksā tavu mašinu? Jā, es jau skaties 4800. Gandrīz 5 štukas un plus vēl visi pārējie darbi, tad tavu sanāktu no 6 līdz 7 tūkstošiem, ja jau visu oriģinālu likt. Tā kā, tā ir tādas cenas.